Labvakar Rīga TV24 skatītāji un, protams, visi, kas šodien šeit ieradušies pie mums studijā Rīgā Blaumaņa ielā 32. Šodien šeit ir liels notikums. Mums ir šova otrā atlases kārta. Aplausos! Un ir ieradušies nākamajā atlases kārtā. Šodien šeit ir ieradušies daudz dalībnieki. Pagājušā nedēļa tālāk tika 12. Cik tiks šonedēļ, to mēs vēl redzēsim. Jūs redzat, mums ir daudz un dažādi dziedātāji no visādām pasaules, bet Latvijas malām. Turpinājumā, ko es jums vēlos pieteikt, šīs dienas lielisko žūriju. Mums ir žūrijā divi jauki cilvēki. Tas trešais galvenieks pēc brītiņa ieradīsies. Un numur 1, dāmas un kungi, lieliskais dziedātājs Atis Auzāns ar aplausiem. Žūrijā mums būs arī daļais dzimums, daļais dzimuma pārstāvē. Dženija Meija, aplausus! Un es vēlos piebilst, ka Dženija Meija šodien šeit svin savu dzimšanas dienu. Tāpēc aplausus kārtīgus. Dženija, neuztraucies, mēs tev apsveiksim pēcāk. Mums top valdes, man liekas, tapina kaut ko mūsu virtuvē, top kāds neliels pārsteigums, bet tad par to pēc brītiņā. Bet tagad, dāmas un kungi, pienācis brīdis, kad es vēlētos lūgt zālē pilnīgu, absolūtu klusumu. Arī mūziku mēs varam noslēgt nedaudz klusāk. Jo es aicināšu pašu galveno šī pasākuma karokes krustāvu, Latvijas karokes krustāvs, Aivars Freimanis, lūdzu, ar aplausiem! Aivars Freimanis, tautā saukts par Frīdi, tas ir viņš. Aivars skrien šurpu. Es gatavs, priekšnesumam. Bench. Labvakar visiem! Šodien ir otrā kārta, un es tā saprotu, ka pēc pirmās kārtas daudziem tā arī nepalika skaidrs, kāda noteikumi ir. Frīdi, varbūt par noteikumiem pēc tam. Mēs sākam padziedam. Varbūt par noteikumiem. Padziedam un tad noteikums. Par noteikumiem vai padziedam vispirms? Padziedam. Padziedam? Padziedam. Tad dziedam pēc tam par noteikumiem. Visa Latvija dzied mums līdzi! Hei! Un jūs droši visi varat dziedāt līdzi. Visi. Ko vēl var vēlēties, tuvāk būt. Ko vēl var vēlēties, tuvāk būt. Vēl var vēlēties, tuvāk būt. Ko vēl var vēlēties, tuvāk būt. Tuvāk vēl, ko vēl var vēlēties, tuvāk vēl, ko vēl var vēlēties, tuvāk būt. Vēl tuvāk. Ko vēl var vēlēties, visu sāk no sākuma, tu tālu, tu man tālu, tev es tālu, tu man tālu, tev es.
tuvāk vēl, ko vēl var. Vēlēties tuvu, tuvāk vēl, ko vēl var. Vēlēties tuvu, tuvāk vēl, ko vēl var. Vēlēties. Aplausus jums un aplausus mums. Visi reizē paklanamies. Paldies, super. Dziedātāji gatavojušies nopietni. Notāt pie noteikumiem. Tieši tā. Daudziem tā nepalīdz skaidrs, kāda noteikuma bija pagājušajā atlases dienā. Mīlīši, noteikumu nav. Jūs vienkārši jāpatīkās televīzijas skatītājiem. No šoreiz gan no viņiem nebūs atkarīga jūsu tikšana tālāk vai nē, bet tomēr ir svarīgi patikt visiem Latvijas televīzijas skatītājiem. Svarīgi ir patikt publikai, jo publika gan iespaidos žūrī ar savām emocijām un ar saviem aplausiem, svilpieniem, kāju dimdināšanu un tā tālāk. Un, protams, jāpatīk ir žūrijā, jo žūrī liks atzīmes, 2 sarkanas lāpstīņas nozīmē, ka nenozīmē neko īstenībā, jo korekcijas būs pēc tam arī. Kā jau teicu, noteikumi šeit nekāda nav. Ir vienkārši forša mājas ballīte, un kā jau mājas ballītē, mums arī nav noteikts laiks, kad mēs beidzam, vai ne, Mārtiņ? Pēc televīzijas pārraides ballītes turpinās vēl šī pašā vietā, tā kā gulbenieši mierīgi var paspēt atbraukt, un arī no Grenstāls var paspēt atbraukt, no Kuldīgas, no visurienes jūs variet paspēt atbraukt šeit uz Blaumaņu ielu, uz televīzijas studiju. Bet nu ko, ležam? Jā, un es tad pāris vārdos vēl pateikšu, ko tu mums esi tāds lidotājs, kā saka, braucējs, vējbrālis, ja šādi cilvēki dažas lietas aizmirst. Tāpēc jums pateikšu pāris vārdos, tad tas ir 16 nedēļu garumā. Šeit mums notiksies cīņa par titulu, kā saka, Karokis čempions, un šodien ir otrā atlases kārta, kur tad mums arī noteiksies, kur no man aiz muguras esošiem dziedātājiem tiks tālāk nākamajā kārtā. Un kopumā no viņiem visiem šo 4 nedēļu laikā, 4 nedēļu garajā atlases laikā, 40 gabali dziedātāji tiks tālāk. Bet es domāju, Frīdi, vairs jau nav daudz ko garumā šeit. Vilti, ko tu saki? Regulē parādi, pagaidām. Dalībnieki, jūs droši ieņemat savu vietu zālē, visi pa kārtai. Ejam rindiņā lejā, pīļu gājienā. Jūs varat aplaudēt šiem dalībniekiem, jo viņi jau noteikti ir nedaudz uztraukušies, jo būs smaga cīņa. Un par noteikumiem, kā viss notiksies šeit, esot uz skatuves, aicināšu par 5 dalībniekiem priekšā. Viņi nostāsies 5 žūrija, 3 locekļu žūrijas. Viņi vērtēs, kā viņi dziedās. Visiem 5 ir viena dziesma. Pārtrauc dziedāt, žūrija parāda savus vērtējumus, zaļš vai sarkans, vai ne, Frīdi? Un pasaka noteikti publikai, kas arī traucējuši varbūt brīžiem dziedāt. Kaudzu? Es brīžiem traucējuši dziedāt, varbūt, jā. Kā jau Frīdis saka, viņš traucēs brīžiem dziedāt, tas laikam ir Frīža dabā. Bet, nu jā, mēs mainamies par 5, un tad nākamie 5 iet augšā. Bet es domāju, nav vairs ko daudz vilkt garumā. Lūdzu, pirmais 5-nieks augšā. Ar aplausiem sagaidām! Jūs pirmie 5 sastājieties šeit pat vienā pusītē. Nē, šeit pat vienā pusītē. Jo tie, kas būs jau nodziedājuši, tie dosies uz otru pusīti. Sastājamies smuki pat vienā pusītē. Jūs vienā pusītē, lūdzu, jā. Cienīties uz turieni. Vienā pusē čupiņā. Jūs esat gatavi? Frīdi, kāda tavu priekšnieku gatavība? Jā, ležam. Ležam? Maestro dziesma. Super. Pirmais dalībnieks, Edgars. Lūdzu. Vietā. Mēs izgājām no mājām un stūnī iegājām. Apmēram 2 dienas ārā netikām. Mēs aizgājām uz pirti un ilgi
ilgi domājām, vai tiešām labi darījām, kā pirti piet. Mēs esam brāļi Ilmari. Mēs esam brāļi Ilmari. Tā, nē, Mēs esam brāļi Ilmari. Nākošais, paldies, nākošais. Pirmais gals ir otram galam, otrā galā. Mēs aizgājām uz kapiem un ilgi raudājām. Jā, nezinu šito un puķes nospērām. Mēs aizgājām uz baru un iedzert gribējām, bet viss tik dārgi, es nemāšu to dziesmu, bet viss tik dārgi. Jo mēs esam brāļi. Paldies māsai Ilmārei. Santā turpinā. Mēs esam brāļi Ilmari. Mēs esam brāļi Ilmari. Mēs esam brāļi Ilmari. Vietā, 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 vietā. Jā! Nākošais. Mēs lūdzu. Vietā. Gunti jau demonstrē nelielu deju jau. Aplausus par deju. Mēs aizgājām uz kāzām un projām negājām. Mēs dabūjām Paldies. Tu esi lieliski, lūdzu. Edgars. Jā, ir kārtībā. Jo mēs esam brāļi Ilmari. Man liekas, ka Edgars brāļi. Mēs esam brāļi Ilmari. Mēs esam brāļi Ilmari. Mēs esam brāļi Ilmari. Edgars. Tas nav priekš manis. Es nemāgi runāt, Paldies. Nu, Viss, kāds paldies, vērtējums? jā. Un kur tas gongs? Mums ir atgriezies pazudušais gongs. Kur viņš bija aizklīdis kaut kur? Varbūt tās pāris vārdos tā. Kā tevi sauc cienīties? Edgars. Edgars, no kurienes tu esi? Es esmu no Jelgavas. Jelgavas, ar ko tu nodarbojies? Ikdienā nodarbojos ar pasākumu organizēšanu. Pašam arī patīk piedalīties visādos konkursos kā šādos. Lieliski, lūdzu, tad ieņem savu vietiņu. Un mums nākamā dalībniece ir nācis priekšīt. Atvainojies, Edgars. Santa, jā? Jā, No kurienes? no Jelgavas. Arī no Jelgavas. Jūs pazīstam? Nē, Ar vienu Tiešām? vilcienu kopā Parasti jau atbraucāt, saka, ne? ka nav pazīstam, tad visticamāk, ka ir pazīstam. nebūs šoreiz. Ok, un ar ko tu nodarbojies? Daudz strādāju, mājās spēlēju ģitāru un skatos, kā draugs pa naktīm strādā ar video montēšanā. Un kāpēc tu šeit piedalies šajā konkursā? Tāpēc, lai būtu iegans, lai ātrāk tiktu no darba projām šodien. Katram savs iemesls uznāk. Mēs dalībniece Arita. Airita. Man acis nerāda, man okulāri nav līdzi vienkārši. Ok, no kurienes tu esi? Es esmu no Tērvetes. No Tērvetes, tur, kur tas Tērvetes dabas parks ir. Jā, tieši tā. Esi bijusi tur Visu laiku. katru dienu. Jā, tur vēl ekskursijas braucam, jā, visu kaut ko. Jāiet un braucat. Lieliski. Redzēt, ja jūs vēlaties doties uz Tērvetu pajāt, šeit būs jāšanas biedreni, kā saka. Labi, nākamā dalībnieks Edgars. Divi Edgari mums bija, bet dziedāja par Ilmāriem. No kurienes? Jūrmala. Jūrmala. Tur, kur jaunais Vilnis bija pagājušā vasarā. Pagājušajā vasarā bija. Un šovasar būs? Zinātnieki vēl strīdās. Tā ir. Un ar ko tu nodarbojies?
Strādāju valsts iestādē. Ok, paldies, Lietiņā, lūdzu. Un nākamā mums ir Lakstīgals balstiņa arī Guna, lieliski. Guna, nāc tuvāk, no kurienes? Kā lūdzu? Ko? Es nedzirdēju jautājumu. Nedzirdēji? Kāds bija jautājums? Droši vien, kāpēc es esmu šeit? Nē, no kurienes tu esi? Nu, lūdzu. Lūdzu, un ar ko tu nodarbojies? Es esmu farmaceite. Tu esi tā farmaceite, skatījies. Tu biji arī manā kaudzītē, kā saka, tur, kur bija tie nosacījumi, ne, bet kur atlases dalībnieki bija. Bet lūdzu, droši dodies savu vietiņā, tikmēr žūrija kādus vārdus teiks. Kurš te teiks? Jenny May? Jā, varbūt, lai šī dienas jubilārīt izsakās, protams, jā. Jā. Dāmai viss priekšroks. Protams. Labi, es pirms gribēju pateikt, paldies, ka uzaicinājāt. Savulaik esmu arī dziedājis pie Frīda karaoke. Nu, kaut kādi gadi 11 atpakaļ. Man bija ļoti interesanti klausīties, kad ir cilvēki, kurus es nezinu. Jā, mūziķi aprindās parasti visi zina, bet šeit nezinu. Un tiešām ir arī cilvēkam ir milzīgs potenciāls un talants. Man jāsauc vārdos. Es gribu uzsvērt, man ļoti patika Guna. Tiešām ļoti patīkam pārsteidz Guna. Man liekas, ka es viņu kaut kur esmu redzējis, bet es nevaru saprast vēl, kur. Ar to aplīšu deju? Kā lūdzu? Ar to aplīšu deju? Nu, aplīšu deju man varbūt kā sievieti tā neuzrunāja. Man liekas, es arī māku. Man liekas, māku. Varbūt nodemonstrēs? Bet par Gunu mēs vēl runāsim ilgi. Nē. Atcerieties Gunu, jā, dārgie televīzijas skatītāji. Mēs par viņu vēl runāsim ilgi. Un nevienu vakar vienu. Ok, Frīd. Tās ir mans prognozes. Jā. Un es vēl gribēju piemetināt cepurnos par drosmi, jo katrs nevar kāpt skatu, bet izrādās, ka var kāpt un ir drosmi ļoti daudziem cilvēkiem. Man likās, ka ir vajadzīga ļoti liela drosme. Ir palīgi. Tālāk. Vakar es ar citu pie tevis dziedājis, esmu, man liekas, kaut kādi gadi. Tad es vēl nebiju tik sirms un tik gar bārdi. Bija. Man aizdomas, ka tev bērnība arī bija tāda bārda un tāda. Es tās arī piedzīvoju jau. Tas mūžīgi vienmēr, tas vienmēr bijis tā. Jūs cik atceros, Frīdi viņam vienmēr tāda gara bārda. Viņš varētu salavēts tēlot. Mēs te runājam, ja? Jā. Mēs runājam par Gunu, ja, tagad visvairāk. Ja mēs par pirmo piecinieku visu. Jā. Es gribu uzsvērt ne tikai Gunu es ļoti labi pazīstu. Čau, Guna. Es gribu atzīmēt arī Edgaru Kreilu tieši. Un arī man patika īstenībā, kā Santa dziedāja. Jā, tur ir kaut kas nevarēja īsti izpausties, jo ļoti īsts fragments bija un varbūt tās dziesma neļāva, bet šie te arī atzīmēt man ar pusi. Mums jāņem vērā divi faktori, protams. Pirmkārt, dziedāšanas ilgums ir ļoti īss, ja tā kā grib novērtēt dziedātāju. Otrakārt, dziesma var būt pilnīgi nepazīstama. Jā, labi, ka trāpās tāda dziesma kā Ilmāra, kas ir faktiski jau super mega gigahīts, vai ne, Latvijā. Bet arī ar visu to viņš kādā pagastā varētu nebūt skanējis. Tā kā jāņem vērā šie divi faktori, līdz ar to, kā jau teicu, mēs vienkārši darbojamies uz simpātijām. Paldies, bet tālākais jūsu vērtējums un komentāri, tas, lai paliek intrigā, es domāju. Tāpēc dalībnieki pirmais uznāciens var droši uztaisīt no gājienu lejā. Droši, dodamies lejā. Smuki, ar salto varbūt, ar spādāt. Ar lecienu. Un nākamais piecinieks lūdzu augšā. Nākamais piecinieks. Tikai viens ir nākamajā pieciniekā. Tas nav piecinieks, tas ir vieninieks. Ar aplausiem lūdzu. Sastājamies visi vienā čupiņā, maliņā, kā saka. Un te pa kārtai. Droši pie manis sāksim ar kungu galu. Tu laikam būtu Mārcis, ja? Nu, Mārcis, tu tāds atraktīvs izties. Un no kurienes toreiz saki? Lielvārdā es būšu Lielvārda, ja? Un kas jums Lielvārdā jauns pēdējā laikā atgadījies? īsti nekā no pieturas sarmontēja beidzot. Sarmontēja pietur? Jā. Tu vari pasveicināt savējos tur. Čau! Aplausus puisim, tiešām ļoti jauki no Lielvārdas. Tas tomēr nav tik ļoti tuvu. Nākamais, lūdzu, droši vārds var doties savā vietiņā. Jānis. No kurienes? Es Kraukli. Tu savā mikrofonā uzreiz jau. Tu jau tā, Nu, var arī tā. brīvi jūties. Droši, ņem, tas būs tavējais. Tad. Tu esi arī no Aizkrauklis? Aizkraukli, jā. Jau iepriekšējā raidījumā jau bija daži aizkrauklieši. Viens, es labi atceros, Ainās. Jā. Un viņš labi dziedāja, labāk par tevi? Nu, labi dziedāja. Tiešām labi. Un ar ko tu nodarbojies? Nu, ikdienā strādāju pašvaldībā. Atkal šeit. Paldies, jā, droši, savā vietiņā. Nākamā, lūdzu, Katrīne.
Jā, labvakar. Labvakar. No kurienes Katrīna ieradusies? No Jelgavas. Jelgava. Studē arī Jelgavā? Nē, neesmu pat studējis Jelgavā. Un ar ko tu nodarbojies? Visu ap un par mūziku. Par mūziku, ja? Fantastiski. Paldies tev. Un tad lūdzu vēl priekšpēdējā beidzamā... Labvakar. Nu, labs vakars. No kurienes nākam? Rīga. Kāpēc piedalāmies? Man patīk dziedāt. Patīk dziedāt? Ļoti. Uzvarēsim? Tad jau redzēs. Paldies. Nākamā droši. Džulianna. Nu, kurš tev tādu vārdu ielikt ļoti skaists? Mamma ielika. Mamma ļoti labi, ļoti labi. Un no kurienes jūs esat ar mammu? Es esmu no Rīgas. No Rīgas. Principā ar mammu es esmu no Maskavas, bet no jau ļoti daudz gadus dzīvojam Rīgā. Nu, aplausus niereiz. No Maskavas atbraukšu te, lai kāds aplausus izpelnīties, es domāju. Un ar ko nodarbojamies? Es studēju un strādāju. Un ko studējam? Studēju šobrīd komunikācijas zinātni, plānoju būt sabiedrisko attiecību speciālists. Līdzīgi kā es. Paldies. Nu ko, no vīra gala Mārtis pirmais nāk un jau dziesmu var skanēt, domāju, Frīdi. Pareizi? Aiziet, laižam gaisā. Tā centies tādu meitenīgo tembru, to sievišķīgo, ja? Un sieviešu balsi tur dzirdētā. Tu nāsies nogamatā, tu teici man, ka nāsi tu. Un tavu acu skatiens mīlas pilnais, uz brīdi aizmirstības sāp. Bet vai tu atnāksi, kad man vairs nebūs 16? Bet vai tu mīlēsi, kad man vairs nebūs 16? Kad man vairs nebūs 16? Manā dziedātāji! Mani karsti, es klūpstot atbildēju tev. Un līdz pat rīta gaismai logā uztot. Nākošais! Baudījumu sev. Aplaudē! Bet vai tu atnāksi, kad man vairs nebūs 16? Bet vai tu mīlēsi, kad man vairs nebūs 16? Kad man vairs nebūs 16? Zaļš, taņš, nākamais. Baiba. Kadēju. Iziet, nodod. Tu teici man, ka mīli mani karsti. Es klūpstot atbildēju tev. Un līdz pat rīta gaismai logā austot, mēs guvām baudījumu sev. Mārtiņš solo. Tu to la minoru nofalšoji tikko kā. Bet vai tu atnāksi, vai tu mīlēsi, kad man vairs nebūs 16? Kad man vairs nebūs 16? Vai tu atnāksi, kad man vairs nebūs 16? Bet vai tu mīlēsi, kad man vairs nebūs 16? Kad man vairs nebūs 16? Paldies. Nu,
Tāds klusums reiz iestājās. Aplausus, man liekas, vai kārtīgus vētrainus aplausus šim pieciniekam. Lielisks piecinieks. Liela droši nāciet tuvāk priekšpusē, lai visi jūs var redzēt. Un jūs nostāties tā smuka rindiņā. Viss tuvāk, ciešāk, jums to pusīt jābūt. Šī ir mana puse un tā ir jūsu puse. Sarunāts, jā? Es nelēnu jūsu pusē, jūs nelēt manā pusē. Bet mēs tikmēr par to laiku skatītāji, kā saka, sastingstam pie saviem televizoru ekrāniem vai ātri aizjām uz ledus, ka paņem ko padzerties, jo mēs dodamies nelielā reklāmas pauzītē. Līdz vēlākam. Esiet sveicināti Rīga TV24 skatītāji. Atgriežamies šeit pat pie mums Latvijas TV karaokas čempionātā. Mums pirmais piecinieks, kā jau redziet, ir savu darbiņu padarījis, bet tagad neliels darbiņš jāpadara arī žūrēji. Varbūt kāds pāris komentārus Frīdi, lūdzu, no jūsu puses, boss. Es gribēju prasīt Julianai, vai tu esi dziedājusi Latvijas pirmajā roka kafejnīcā? Karaoke. Es dziedājusi. Bieži tu tur dziedi? Bieži nē, bet esmu vispār esmu. Bet to varēja just, ka tu tur bieži neesi. Pēc tās balsīs, tev viņi vēl bišķi jāpatrenē. Jābūt ir spēcīgākai balsī un arī mazliet drošāk tas priekšnesums ir jāizpild. Tur skan labāk, tur ir kaut kā jau ierastāk uz tādas skatuves pirmo reizi. Tur jau tu esi tā kā mājās, vai ne? Bet tomēr uz roka kafejnīcu jānāk ir biežāk un biežāk tur jāzied karaokas gal galā. Viss tur notiek katru dienu un tā ir kolosāla vieta, kur trenēt. Frīdi, piedod man tāds jautājums tev, Burt. Tu viņu aicināji? Es aicinu pilnīgi visu. Jā, bet tu viņu aicināji tieši? Personīgi viņu? Jā. Personīgi nē. Nu, redz, tad uzaicini personīgi viņu, un tad viņiem var kaut ko pārmest, jā? Es tev aicinu uz pirmo roka kafejnīcu. Redz, uzaicināji. Tas tikai uz mūzikas nodarbību. Lieliski aplausus. Paldies. Paldies, Frīdim. Vēl kāds komentārs par kādu? Skarps, vai ne? Tik skarps. Es gribēju teikt, ka es lēnām, ja tā var teikt, iebraucu žūrēšanā. Es gribēju pieminēt to, ka īstenībā, lai gan jums liekas, ka ir baigi vienkārši, bet ja ir dziesma vienā tonalitātē, kur varbūt nav tava raksturīgā tonalitāte, nemaz tik viegli nav iekāpt. Un es gribēju uzteikt īstenībā arī Mārci, ka viņš smuki, nu kā dziesma meitene, ja? Mēs zinām, Olga Riecka dziedājas, ja? Ka viņš smuki arī uzsāka, ka galīgi nesabaidījies. Domāju, ka tu ļoti sabaidīsies, bet bija tīri ok. Un šītais piecinieks viennozīmīgi bija stiprāks par pirmo. Aplausus, aplausus otriem drosmīgiem stipriem pieciniekam. Būsim ženi arī godīgi, šī dziesma bija stipri vieglāk. Bija vieglāk. Es pat nezinu, vai ir vispār vieglāk dziesma par šo. Nu, bet brāļi Ilmāra. Zvaniņš skan varbūt vienīgi. Brāļi Ilmāra arī nebija tāda baigi grūtā dziesma. Nestrīdēsimies, tev šodien dzimšanas diena, es visam piekāpju. Un es arī gribēju uzteikt, man arī Katrīna patika. Man ir ieteikums dalībniekiem, nu, tā ka jūs arī varbūt tonalitāte nav vai dziesma, bet dariet to ar pārliecību. Dariet, ko varat. Ar pārliecību jūs arī mūs pārliecināsiet. Tieši tā, jūs esiet mājās, virtuvē, dziediet sev, mammai, tētim un tuvākajiem kaimiņiem, lai viņi neaizmieg. Vai jūties kā dušā, piemēram, jā? Jā. Tas ir pirmais etaps, sāk dziedāt dušā, pēc tam karaoke un tad jau uz lielās skatuves. Nu, jā. Katrs pēc sevis. Nu, ko es atgādināšu šeit pat klātesošiem skatītājiem par balsošanu. Jūs varat droši doties uz mūsu kafejnīcu, iegādāties tur kādu dzērienu, saņemt kuponu un balsot par vienu no šiem pieciem vai jebkuriem citiem pieciem, kur jūs jau esat dzirdējuši. Nu, ko žūrijai, varbūt vēl kas ir sakāms, ja nav sakāms, tad es šos piecus laižu sēsties viņu vietās un aicinu jau nākamo piecinieku. Es gribu pateikt, ka visiem būs vieglāk dziedāt, ja jūs mikrofonu turēsiet šādi, nevis šādi. Jo vienkārši nenāk skaņa iekšā un mēs nedzirdam jūs. Un arī zālē sēdošie jūs sliktā dzird. Turat droši šitā priekšā, lai ļoti labi jūs varat dzirdēt. Labi? Aplausus! Tā bija mācība nākamajiem pieciniekam. Droši jūs varat doties. Cik labi bija dzirdams, ka tu šitā kociņu turēji. Es par to pašu. Paldies pirmajam pieciniekam, otram pieciniekam un nākamais piecinieks. Lūdzu, trešais piecinieks ar aplausiem. Sastājamies šeit pat. Droši, sākam jau ar Martu, nāc šurp, un pāris jautājumu. Nāc pie manis, nāc pie manis. Nāc pie manis šovakar, nāc pie manis rīt. Lūdzu, kā arī jātur mikrofons? Šitā. Redzēji, ko ātri iemācījās. Tas bija ļoti aši. Un no kurienes tu esi? No Rīgas. No Rīgas. Ok, es apturēšu šādu mikrofonu, tas reiz tā stilīgāk, vai ne? No Rīgas, no ko tu nodarbojies? Es strādāju turisma aģentūrā. Turisma aģentūrā. Ja es gribu kaut kur ceļot, es dodos pie Martas, un tad Marta man piedāvā kaut kur doties. Paldies, Marta. Mikrofoni man. Nākamais.
Nu, redz, pats saprat ļoti labi. Dainis. Dainis, jūsu profesija? Policists. Jā, policists kungs. Nikolais Puzīkovs vecumdienās. Es pilnīgi pat nezinu, ko jautāt policistam. Jā, paldies, policistam. Paldies jums. Jā, veiksim jums dziedāt. Jā. Nevajag policistiem baigi ielaisties garās sarunās. Tas var beigties ar sodu. Kas tev pastāst, kā tev sauc? Vladis un Lavs. Tā, Vladis, jā. Jā, labāk Vladis. Lavis. Nē, Vladis. Lavs. Jā. Vladis. Vladis. Gramatika. Bet kā mikrofons jātur? Šitā loģiski, jā. Šādi. Jā, tieši tā, viss kārtībā. Un no kurienes esam? Salaspils. Un kurš taisīja šo foršo? Es pats atnācu 2 stundas pirms, uzprasīju līmes zīmuli, šķērītes, sagrieza, salīmēju un gatavs, jā. Labi. Savs stiliņš tev ir ieturēts. Tu noteikti izcelies pārējā fonā. To radot mikrofonu man, un nākamais jau nāk pie manis. Jānis. Nu, kā te nosvinējām pagājušos Jāņus? Neatceros. Neatcerāties. Godīgi atbild. Un kāda jums būtu profesija, Jāni? Strādāju. Mācoties. Burāju. Burāšana, tas ir interesanti. To noteikti pēc vakar gaitā varētu pastāstīt par savu burāšanu, bet es domāju pēc tiešraides tā kā. Labi. Varam tā sarunāt. Ok, labi, paldies. Es ceru, Jāni, ka tas nav tas, ka no viena bāra uz otru burās eja, ja? Arī, ja? Arī. Ir šeit, ir dažādas. Kādu un kuram burāšana ir tuvāk? Frīd. Jā. Paldies. Nākamais. Nu, Armands. Jā. No kurienes esi? Es no Rīgas esmu. No Rīgas, ar ko nodarbojies? Atpūšos, dziedu un šādi tad kādu metāla durvi uzstādu. Metāla durvi? Jā. Tās, kuras nevar uzlaust, tādi kramplauži. Tieši tā, jā. Tie slapjie bandīti neiekļūst tajās mājās, kur ir tās metāla durvis. Nē. Lieliski. Mikrofonu kā turam? Turam šitā mikrofonu. Šādi. Bet netaisam šito teto šādi tikai. Jā, pareizi. Turam kā gribam, pareizi ir tā, kā rādīja Dženija Meija, bet varam turēt kā gribam. Nu, bet Dženija Meija šodien ir dzimšanas dienas svinības. Vēlreiz aplausus Dženija Meijai, lūdzu! Es domāju, ka nav vairs ko daudz vilkt šeit visu garumā. Sastājamies lūdzu vienā pusītē, visi tā vienā pusītē sastājamies, jo tur tie, kas ir nodziedājuši, tur iet lūdzu. Dainis, tu esi pirmais. Mikrofons tev. Mūziku studijā! Aiziet! Daini, ir zināma dziesma. Saģimies, Daini! Pilna improvizācija, lēt improvizācija. Tevi nekad mēs nebūsim kopā. Nebūsi. Tu būsi kā rīts. Rīts. Es būšu kā vakars. Vakars. Tu būsi kā vējš. Es būšu kā klusums. Es būšu kā tu. Tu būsi kā es. Es. Labi. Padevi. Ar tevi nekad mēs nebūsim kopā. Tu būsi kā zelts. Es būšu kā dzels. Dzels Kristīns. Paldies. Nākošais. Es būšu kā ūdens. Ja tu būsi tu. Bet es būšu es. Mana vienīgā vien tu. Mana vienīgā vien tu. Mana vienīgā vien tu. Tu mana vienīgā. Labrīt un uz redzēšanu!
Uzmanības visiem pārējiem, jā? Tieši tā, tieši tā! Mana vienīgā, vien tu, hei, vien tu. Tu mana vienīgā, 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 un tu. Un tikai tu. Tu mana vienīgā, un kopā ar tevi es. Dei. Tu visas paklanies tā skaisti. Ok, ļoti labi, Martē, mēs noteikti uzliksim nākošo dziesmu. Viņi, protams, nepaspēja izpausties, viņi tikai skaisti uznāca, bet tas jau bija skaisti. Opā! Redz kā, no Līviem tev paglaba Ulmana singls. Mākonis. Nē, tagad. Starp lielajiem radiem un kaimiņiem smīd mākonis lielībnieks mazs un stāsta, ka samērcēt saulītī tam nebūtu itin nekas. Kā lietu un pērkonu sūtīšot, ar zībeņiem mētāsies tas, lai nesmaida rādi un kaimiņi. Nemaz jau viņš nesot tik maz. Saule nožēlājas gārī, nogroza galvu tā. Laikam jau nedarbus darīt. Viss kopā. Prot pat tāds mākonis mazs. Saule nožēlājas gārī. Hei, visiem sveiciens! Laikam jau nedarbus darītu. Prot pat tāds mākonis mans. Kā jūs tur jūtaties? Nezinu. Labi! Jūtamies perfekti! Ko vakarā darīsiet? Forši! Ai. Visi šūpamies līdzi, ceļam rociņas gaisā. No vienas pusītes otru, un visi reizē, no vienas uz otru. Ļoti labi. Jau mēnes pie debesīm uznāpiesim, sauc mākonis lielībnieks mazs. Uz tā pārāga es šūpošos, aiz deguna turēšos tam. Mākonis podziņas, sev kabatā sabēršu trīs. Lai nesvaida rādi un kaimiņi, nebaz jau es nesot bijusīs. Mēnes nožēlājas gārī, Laikam jau nedarbus darīt, prot pat tāds mākonis mazs. Mēnes nožēlājas gārī, nogroza galvu tās. Laikam jau
tāds mākonis maz. Beidzās. Kas beidzās? Dziedātāji. Jā, ļoti labi. Nākam visi šeit sastājamies droši šeit pat. Rindiņā visi. Tad jau žūrīs, kā saka, droši ciešāk, tuvāk, kā iepriekšēji apķerieties visi viens ar otru tā brālīgi, māsīgi. Redz, kā viena daļava starp tādiem puišiem, staltiem. Jā, žūrī, Atis, pirmais. Es ceru, ka dzird man ļoti labi. Ļoti interesanti sanāca Martai. Viņa patiesībā nodziedāja otro balsi šai dziesmē. Jo tonalitāte bija galīgi nepiemērota, un es laikam to es uzķēru. Bet principā var dziedāt arī otro balsi. Galvenais, kā ar pārliecību. Bet vai tu biji dzirdējis to dziesmu pirms tam, Marta? Nē, Marta. Viņš ir arī Mārtiņš. Tu nezini, viņam var otrs vārds. Tu biji dzirdējis to dziesmu pirms tam? Nu, bet tev bērnī pārāk sen atpakaļ nav kā beigusies. Tu vēl jaunais meiteni. Lūdzu mikrofonu. Nē, man liekas, ka būtu cita dziesma, būtu daudz labāks rezultāts. Ja, mums visiem tā liekas. Es arī vienā brīdī dzirdēju kaut kur Renāru Kauperu iedziedamies, bet tas laikam bija Lazīnskis, jā? Jā, viss kārtībā. Jā? Tas bija kompliments jāuztver, ka tu esi līdzīgs Renāram Kauperam. Nu, tavu balss laikam. Es nesadzirdēju. Un, Daini, kas ar tev līviem? Tev vienkārši nepatīk līvi, vai tu nebija to gabalu dzirdējis? Nu, man gribējās tā dziedāt. Tu gribējās tā? Tu esi mākslinieks. Sirdī. Pareizi. Ļoti labi. Nu, nākošie, lūdzu, kaut kas ir. Dženī? Es gribēju pateikt to, ka, ja gadās tā, ka dziesmu nezinu, tad es gribēju uzteikt tieši ka nezinu, Jānis zinājas, bet, piemēram, Dainim, ja, tad to, ko reizēm nevar izdarīt ar vokālu, tad ir jādara, ar to atraktivitāti. Jānis ļoti atraktīvs bija skatos, vispār ļoti baudām bija skatīties arī Dainis, ja dziesma nebija tik zinām, vai es nezinu, vai kā tur bija, bet nepazaudēt optimismu un cīnīties. Tas ir mūsu uzdevums šodien, cīnīties, kādi ir apstākļi, vai ne? Tā kā Vladis to, piemēram, izdarīja, vai ne? Jā. Arī viņam tā dziesma necik labi neaizgāja, bet paskaties, kā tik dzīva publika, kas nebija redzējis šajā vakarā, ko Vladis izdarīja, vai ne? No? Nu jā, zin kā, tā jau parasti ir, ka ir dziesmas, kuras tu dziedi, un ir dziesmas, kuras tu vienkārši nevari nodziedāt. Jā, šoreiz šī bija laikam tā, kuru grūtā, jā. Es nevaru nodziedāt, jā, ar savām, kā sacīt, jāsaka, balss spējām. Jā, kaut kā tā. Man liekas, ka tu visu vari, tikai vajadzēja bišķiņ skaļāk ņemt to. Vienreiz tas piedziedājums tev ieskanējās ļoti skaidri un skaļi un ļoti labi. Un pēc tam tu tālāk noraustījies. Jā, pārliecības pietrūkst vēl. Pārliecības dažreiz trūkst, jā. Zin kā, es vispār esmu baigi kautrīgs cilvēks. Nu, multimākslinieks, to mēs pamanījām, ka tu esi viskautrīgākais faktiski no visiem dziedātājiem. Jā, noteikti. Viņam ir tīpaši tāds kautrīgs uzraksts uz krekla, ir ļoti kautrīgi. Labi. Es domāju, žūrī, jums vēl kas piebilstams? Ja nav, tad es šos jaukos dziedātājus laižu viņu vietās. Lūdzu, varam apsēsties. Un ar aplausiem, protams, ar aplausiem pavadam. Un aicinu jau nākamo piecinieku, lūdzu. Kas lūdzu mums nākamais piecinieks? Jau pirmā jau dāma jau. Lūdzu, tu jau nāk pie manis. Droši piestājies šeit klāt. Kamēr pārējie puiši un meitenes. Es gribēju teikt puisis un meitenes kāpju. Jūs pārējie visi sastāties vienā stūri čupiņā nelielā, ja? Stāsti, Aiva, no kurienes tu esi? Nāc atbildēt šajā mikrofonā, lai iepazīsties ar to, kā viņš runājies. No kuries tu esi? No Tukuma. No Tukuma? No Tukuma. Es dzirdēju, ka tas Tukuma brauc pēc smukuma. Tā ir? Mums ir ļoti skaistas meitenes. Jums ir skaistas meitenes? Forši. Puiši arī. Puiši arī, ja? Nu, bet to laikam tu labāk varēsi spriest. Un ar ko tu nodarbojies, drīkst vaicāt? Esmu aukle. Aukle? Jā. Tu arī dzied tās ājā žūžos dziesmīgas? Jā. Daži kaut kā jāiemiedzina bērns. Vai tu savus bērniņus auklē vai svešus? Svešus.
Svešas. Nu, te jau tā kā manējie jau ilgu laiku. Tagad tu trenējies vēl pagaidām, jā? Jā. Auklēšanā. Ok. Aiva, lūdzu, vietiņā. Betija. Betija uzreiz stāst, ar ko tu nodarbojies? Podologs. Šeit pat podologs. Es zinu, podologs ir tas pats, kas pedikīrs, tikai tāds medicīnas novirziena, pareizi? Jā, Es šodien iegooglēju, es atzīšos vienkārši, es zināju, ka tu būsi šeit. Interesanti. Kāpēc tu esi šeit? Tāpēc, ka gribās piedalīties. Šeit tad sanāk padungot tajā brīdī, kad tu veic podologa pakalpojumus? Nu, jā. Padungo, ja? Un tad piedzied, un tad veidojas tāds koncerts. Nē, pie sevis. Pie sevis, ja? Zin, kā nesapratīs. Drīz varēs dungot skaļi. Lūdzu, vietiņā, un Mārīte. Un no kurienes Mārīte mums ir? No Rīgas. No Rīgas. Un kur nodarbojamies? Es ar floristiku, sēžu bāzē strādāju, un tai pašā laikā rakstu mūzikas tekstus. Par tiem noteikti vēlāk. Paldies. Ludmila, lūdzu. Labvakar. Ar ko nodarbojamies, Ludmila? Es esmu vēl viens budžeta strādnieks. Esmu skolotāja. Fantastiski. Skolnieki paklausīgi? Pārsvarā, jā. Pārsvarā, jā. Man liekas, ka Ludmilu mēs varētu nosaukt par nopelniem bagāto karaoke dziedātāju arī, vai ne? Tad nevajag salielīt, pirms vēl nav dziedāts. Lūdzu, Andris. Labvakar. Sveicināts. No kurienes? No Rīgas. No Rīgas. Tu esi pilnīgi gatavs? Nu, daudz vai maz. Es domāju, tā paliec šeit un sākam mūziku. Lūdzu. Aplausus. Iesildošos, lai viņš sasildās. Lai Andris tu biji, ja pareizi? Andris. Zinām dziesmu. Šī jau labā. Uguns ar tiem ziediem zied, mežozīte jauka. Gadi nāk un gadi iet, bet viņa zied un zied. Ja man dažreiz skumji kļūst, paraugos es laukā. Viss kopā. Mežrozīte sveicot mūs, cauri vasarām zied un zied. Mežrozīte sarkanā, tā kā liesmā spīdzīgā skurbumā, par lietu un negaisā. Mirzu laukā. Uzlūdzu, nākamā. Un ar tiem ziediem zied, mežozīte jaukā. Gadi nāk un gadi iet, viņa sargdama zied un zied. Deja, tad jādīja. Man atkal ģitāriņu. Es nevaru ģitāriņu un dejot reizē. Uguns ar tiem ziediem zied, mežozīte jaukā. Gadi nāk un gadi iet, viņa sargdama zied un zied. Aplausus. Lūdzu. Paldies. Nākamā. Betija. Dziesma nākamā. Zini šo dziesmu? Nāc dejot. Man liekas, šī ir tava dziesma. Paskat kā. Aiziet, dejiņ jau. Jā, tev nav kur plejot. Nāc ielas dejot. Nāc dejot. Nāc dejot. Kaut mašīnas tur brauc. Un ļauj staigāt daudz. Skaļāk. Nāc dejot. Hei, hei, hei. Nāc dejot. Šonakt būs uz ielas viss tev ļauts. Jau nav iet un skaidri
Un tad pauzīt, tieši pauzītī, jo mēs ejam nelielā reklāmā. Nelielā reklāmas pauzītē. Pēc brīža esam atpakaļ. Skatītāji atpakaļ šeit pat Rīga TV24 studijā. Mums ir spraiga cīņa, ka Roks TV čempionāts beidzamie 5, kā saka, šīs dienas dalībnieki. Bet tagad turpinam dziedāt. Lūdzu. Nomainās dziesma. Tev ir iespēja 2 dziesmas dziedāt. Pasties? Kas par balss? Pēdējais nomas. Panākš, ļosim tu saspētā. Heles ezelīgs tu dibināsi. Maldījums, sana sildīs vēl. Jēzus plaukstās. Gan jau atkal debes malā oladīs, gan jau atkal debes malā sāta oladīs, gan jau, notiksies, kam jānotiek. Panākšņosim tumsas pēdā, Heles eizē, līgs tu dibināsim maldulūni. Es domāju, ka pabeigsim visu kopā, ja? Notiks, kam jānotiek. Nu? Debes malā oladīs. Zāle dziedam! Jūs arī visi! Gan jau, notiksies, kam Redzējāt, ko? Jūs noteikti negaidījāt šādu strauju pavērsienu. Paldies! Paldies Pieciniekam. Es domāju, ka tagad žūrī varētu ļoti ātri kaut ko pateikt, jo mums ir pēcāk, jūs zināt, vēl viens pārsteigumiņš. Nu, ir tā, vai ne, kad jūs jau dzirdējāt Ludmilas balsi. Balsi viņai ir kolosāli, to es zinu, cauri šiem daudziem gadiem, un valsts viņai paliek tik ar vien labāk un labāk. Skaidrs, ka viņi to gabalu nezināja, bet skaidrs, ka viņi dziedās vēl un skaistāk. Ļoti skaisti. Aplausus. Jā. Var kāds Jenny May komentārs? Es gribēju teikt, kad uznāca Andris, sākumā nobijos. Tas sākums nebija tik skaists. Sāk ir tāda bļaušana un nepārliecināta, bet īstenībā tad, kad ieslēdzās, kad uzķēra to odziņu, to dziesmu, jāsaka tāds seksīgs tembrs piemīt. Nu jā, vienkārši šo dziesmu es parasti nedziedu. Varbūt jā, varbūt tā nav tā īstā. Jā, bet ļoti skaisti man patika. Tur kaut kas ir iekšā. Un, protams, man patika arī ļoti Ludmila. Atkārtošos. Es domāju, aplaus visiem 5. Paldies par komentāru. Lūdzu, Atis. Patiesībā baigā laimes spēle, vai ne? Ja trāpās laba tonalitāte, ja trāpās zināma dziesma, tad var nodziedāt. Nu jā, dažiem dalībniekiem īsti tā kā nepaveicās, bet tikāt no situācijas ārā. Bet zini, kā ir ar tām mašīnām, kā brauc, vai ne? Normāls autovadītājs iedod viņam jebkuru mašīnu. Un viņam ir jābrauc ar to mašīnu. Tu aizbrauc uz domu, tev iedod tādu mašīnu, kā tur ir, tev ar viņu ir jābrauc. Tas jau
ja tu ieskrien stabā, zini, es ar šito mašīnu nekad neesmu braucis, ja? Jā. Un kāda starpība Opels, Chevrolets vai Mercedes. Es Tāpat ir atvainojos, faktiski arī ar dziesmām. Ja nu ir tur kaut kas iekšā, tad ir. Frīd, šis nav tavs motoklubs. Es domāju, pietiks par to mašīnām un močiem, ja? Aplausus pieciniekam, paldies, piecinieks var doties lejā. Un kas ir tas nelielais pārsteigums? Pārsteigums ir tas, ka žūri izvēlējusies vēl 5 jau no tiem dziedājušiem cilvēkiem, dziedātājiem, kurus viņi grib dziedēt vēlreiz. Lūdzu, Frīda nosauc piecinieku, kuram ir dota otrā pabildiespēja. Aplausus par pabildiespēju. Nu, mums pagaidām ir 4, varbūt, ka būs vēl kolēģiem kaut kas. Edgars Špengelis. Ātri, augšā. Edgars. Edgars, kur ir? Jā, Edgars ir nākamais. Nekas nav zaudēts nevienā brīdī. Armāns Lazinskis. Uz skatuvi. Skrienam, skriešus, riksīšos. Marta Nikolajenko. Ir jau 3 un vēl 2. Mārīta Veldre. Jo tāda sajūta, ka viņiem visu laiku nav īstās dziesmas. Un vēl 5. Nav 5. Nu, man bija. Mums būs 4. Ir reka 5. Nav? Reka tikko pasvītroja ko? Nu, vajag 5. Ja es teicu 5, tad ir 5 lietas. Ok, 5 tad... Airita par drošu. Par vārdu es. Aplausus. Arī tā var. Redz, tādā jābūt reakcijai. Cilvēks pasaka, ka es gribu dziedāt, viņš arī nāk. Airita, lūdzu, mikrofons tavs. Jā, nopietni. Šis nav joks. Šis ir Karaoke TV čempionāts. Seksuālai čiekuri, man liekas, šī ir tava mīļākā dziesma. Dziedām! Tu to mīlēju bez galā, bet viņam labāk patīkā pie siela liela gala. Es mīlēju rūrei šoferī zem sēgas slipu, bet šis man tikai stāstīja, kā grozīt auto stūri. Nāc pie mani šovakar, nāc pie manis rīt, seksuāli čiekuri manā dārzā krīt. Nāc pie mani šovakar, nāc pie manis rīt, seksuāli čiekuri manā dārzā krīt. Paldies. Fejnieku, kurš nicināja mantu, tā vietā, lai man apskautu, viņš rīmēja man pantu. Es mīrēju reiz banķēju un prasīju tam baudu, viņš solījumus bārstīja, kā vecu papīru naudu. Nāc pie mani šovakar, nāc pie manis rīt, seksuāli čiekuri manā dārzā krīt. Nāc pie mani šovakar, nāc pie manis rīt, seksuāli čiekuri manā dārzā krīt. Nāc pie manis šovakar, nāc pie manis rīt, seksuāli čiekuri manā dārzā krīt. Nāc pie manis šovakar, nāc pie manis rīt, seksuāli čiekuri manā dārzā krīt, seksuāli čiekuri manā dārzā krīt. Tā tev būs jāzied vēl, Mārīt, būs jāzied, laižam nākošo dziesmu, Mārīt vēl turpina. Jau otru reizi tu jau 4 dziesmas dziedājis. Kuram vēl tā? Pīrāciņ. Pīrāciņ nāc ārā, tā daudz dziesmā. Stošā asē, visi mani sauca vārdā, kuru grūti atkārtot. Māte katru dienu lika izēst putru, bet aiz loga draugu balsis skan. 1, 2, 3, 4, pīrādziņā cara, na cara, na cara, pīrādziņā cara, na cara, na cara, pīrādziņā cara, na cara, na cara, bumbu spēlē bosu padzerties. Nu, pīrāciņ. Pīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā, pīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā, un spēlē pasu padzerties. Smalko valstīm tagad. Ej, dejo! Edgar, dejo! Bērni liekas sāpī, mācās jau 3. klasē, vārdus, kurus grūti atkārtot. Sieva
nelaiž mani pēc pienam 3 reizes dienā, bet aiz logam draugu balsis skan. Pīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā, pīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā, pīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā, bumbu spēlēt klasu pacerties. Pīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā, pīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā, pīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā, bumbu spēlēt klasu pacerties. Un pabeidzam visu kopā, jā? Turpin dziedāt, turpini! Visu kopā pabeidzam šo dziesmu. Nodot kārtīgi. 1, 2, 3, un pīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā, pīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā, pīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā, bumbu spēlēt klasu pacerties. Pīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā, pīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā, pīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā, bumbu spēlēt klasu pacerties. Pīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā, pīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā, pīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā, bumbu spēlēt klasu pacerties. Wow! Un pa visu to burzu mēs par Martu pavisam aizmirsām. Skatījos. Marta, bet tu ļoti smuki stāvēji, tu ļoti labi izskatījies un tu ļoti labi dzīvoji visam līdzi. Tā kā faktiski man liekas, ka jau... Pīrādziņš. Pīrādziņš. Tā kā faktiski viņai jau bonus jau ir Martai, vai ne? Jā, labi, turpinām. Tad Marta ātri padzied nedaudz. Nu tad Marta visu to dziesmu, jā? No sākuma līdz beigām. Jā! Zemu kriti, rītos vai sauku, šveltās, nav nevienu pajautāt. Nevajadzēs tā. Paldies! Redz kā. Mūzika mums nogriež, bet dziesmas jau turpinās. Un tā ir publika, un to es saprotu. Un tā ir karaoke. Dziesma beigusies, un vēl pusstundu cilvēki dzied. Aplausus ļoti, ļoti. Par šiem spriedīsimies, es domāju, pēc brīža. Jūs droši varat visi dalībnieki doties lejā. Kā sacīt, jāsaka, tagad ir pienācis laiks, kad žūrijai ir jālem, kuri tad būs tie dalībnieki un cik būs tie dalībnieki, kuri tiks tālāk. Žūrija, jūs esat gatavi? Jūs patusēties, mēs tikmēr parunāsim. Jā, jūs parunājieties, es tikmēr došos lejā un parunāšos ar kādu, kas mums šeit ir ieradies ciemos. Teiksim tā. Pie kā mēs... Sveicināti. Kur mums kamera ir? Operators mums redzēs, jā? Sveicināti. Kā jūs sauc? Tatjana. Tatjana. Ļoti patīkam, Tatjana. Tatjana, stāstiet, no kurienes jūs esat ieradusies? Esmu no Latvijas. No Latvijas. Un ko Tatjana ir ieradusies šeit atbalstīt? Jenny May. Jenny May. Jenny May. Redz, aplaus Jenny Mayai. Viņai šodien ir diezgan sarežģīts uzdevums jāpilda. Viņai ir jāvērtē cilvēks. Domāju, tas ir pat grūtāk kā dziedāt, tā varētu būt? Laikam dziedāt vieglāk. Cik senti jau Jenny pazīst? Kāds, es nezinu, 6, 7 gadus. 10. Varbūt Ātri laiks iet. laiks ātriet. Un kurš no šīs dienas dalībniekiem tā varbūt tāds spilgtākais piemērs bija, kas iekrita acīs? Man laikam jāredz, tajā paskatās tagad. Tā meitene, sarkanā žaketē, es neatceros vārdu. Nu, kā ir vārds meitenei sarkanā žaketē? Guna. Guna, tad es redzu, Guna, un tad vēl bija... Kreilis bija uzvārds, man liekas, vai kaut... Jā, kaut kur tur. Aiz muguras.
Tad ir pārīts, kas iepatikās, ja? Jā. Fantastiski. Tik ļoti patīkami. Tad es reiz pie Gunas iešu piesēst, varbūt tās Gunai blakus apsēdīsimies nedaudz. Guna, tad stāsti tu, redz, tu jau esi kā citiem, kā jau favorītu dziedātājs, dalībnieks mūsu konkursā. Vai man tev jādomās, kā tu pati vērtē pārējos dalībniekus šodien? Man liekas, visi bija ļoti labi. Tiešām. Bija pārsteigts. Ceļamies kājās, mūs īsti nevar labi redzēt, ir citi lielāk, garāk par mums, kā saka. Un, ja tu tiec tālāk, kā gatavosies nākamajām kārtām? Nu, es nezinu, daudz sportošu. Tad sports palīdz tev tai dziedāšanas karjerā? Tieši tā, tas balss ir īstenībā muskulis, tāpēc viņu vajag ievingrināt labi. Un kāda bija tev profesija? Farmaceita. Farmaceita. Tad jau tur to medicīnu. Esi uz tu, kā sacīt jāsaka, ja? Jā. Tad dosies daudz treniņiem un gatavosies treniņos. Tur arī klausies karoks populārākās dziesmas, vai tomēr tu dod priekšroki šīs dienas top hītiem? Nu, gan. Īstenībā visu klausos. Skaidrs. Paldies. Nu, kas mums vēl, pie kā mēs varētu vērsties, kā mēs varētu vēl uzdot kādu jautājumu? Redz, kur mūsu dalībnieci atvainojos šeit pat. Jā, te mēs pie tevīm nākam. Nāc piecelies, tā mūsu redz televizoru ekrānos. Atgādini vēlreiz, kā tev sauc? Airita. Airita, no kurienes tu ieradusies? No Tērvetes, bet dzīvo Rīgā. Kas bija tavs mudinājums piedalīties šajā šovā? Bezdarbs Latvijā. Bezdarbs? Jā. Cik tieši un konkrēti? Nu jā. Pilnīgi es pat nezinu, ko lai saka. Un tu domā, ar dziedāšanu karoks tu iegūsi darbu, ja? Nu, es domāju, kaut tai tunelīgi. Vādi mani pasies un iemetīs kaut ko. Tu man pilnīgi apmulsini. Nu, ot. Paldies tev, paldies. Un kā žūrijai augšā veicās? Pusotru minūtu vēl. Pusotru minūte. Es varu vēl kādu, šeit jūs cienīties, varu jūs palūgt uz pāris vārdiem. Arī šeit pat priekšņiem. Kā jūs sauc? Tenis. Un no kurienes esam ieradušies? No Rīgas. Kurš ir jūsu favorīti dziedātājs šodien? Noteikti Airita Gerharde. Tā ir tā, kas mums aiz muguras ir, ja? Jā. Jūs esat sen pazīstami? Kādu laiciņu. Un kurā brīdī tu atklāji to, kad viņa prot dziedāt? Nu, ka viņa cenšas? Viņa vienmēr ir ļoti skaisti dziedājusi. Un varbūt varētu pateikt man, ja viņa tiks tālāk, kā mainīsies tava dzīve? Mēs nāksim uz šejienu biežāk ar visiem draugiem pasēdēt. Noteikti karoku skatīties dzīvajā. Ļoti jauki. Un vai arī tu mudini pārējos nākt, skatīties? Nāciet visi skatieties. Ļoti forši te ir. Paldies tev. Lūdzu, tu vari ieņemt savu vietu. Es skatos, mans boss ir piecēlēs kājās. Es dodos pie bossa augšā. Boss, klausos. Un tā, dāmas un kungi, man ir tas gods paziņot cilvēkus, dziedātājs, tusētājs, kas dodās uz nākošo kārtu. Šajā reizē laimīgie ir, bet nelaimīgiem nevajadzētu būt. Atcerieties, ka ballīte notiek pēc tiešreizes notiek ballīte šeit pat, un jūs varat attīstīt savu balstiņu, un tie, kas nav tikuši un ir tikuši, dodoties pa taisno uz Latvijas pirmo rock kafēnijas Mārstaļielā, un tur kaliet savus balstiņus tālāk. Tas bija ievadā. Tas ir tikai treniņi, ja? Jā, tur mēs katru dienu trenējamies. Un es gribēju piebilst to, ka katru, kuru Frīdis mans boss nosauks, laipni gaidīt augšā. Protams, jānāk augšā. Ātri. Cik ātri un varat. Guna Lešinska. Lūdzu, aplausus. Uz skatuvi. Aši, Guna. Man liekas, nevar Edgars ātrāk. Kreilis. Aplausus Edgaram Kreilim. Airita Gerharde. Edgars Špengelis. Katrīna Kreile. Jūs esiet brālis ar māsu vai vīrs ar sievu Kreili? Aha. Tas ir ģimenes bizness, jā, labi. Jānis Cielavs. Jānis Voronovs. Vladislavs Krasovskis.
Un Ludmila Vjazmiķinā. Paldies! Un tagad es vēlos, kur mums ir mūsu pavārs Valdis. Mēs vēlamies nedaudz apsveikt Dženiju Meju. Kur mums ir? Valdi, tu tur esi. Valdis kaut ko cenšas iedegt. Bet par to laiku, kamēr Valdis cenšas kaut ko iedegt, mums ir dāvana, kā saka, mūsu žūrijai ziedi no ziedu salona. Erentas ziedi. Lūdzu, kur mums ir ziedi un kur mums ir kāds gardumiņš. Ar aplausiem, aplausi! Aplausi zālē, aplausi Latvijā visā! Jā, mums nostagad. Pagaida. Dzīvojoti, dīzani raženi dzīvojoti, daudz baltu dieniņu laimīņā doti. Dīzani raženi strādājoti, dīzani raženi strādājoti. Kamēr viņi dzied dziesmiņu, es atgādinu to, ka jums ir jānāk un jāpiedalās šeit, šajā konkursā, jo mēs katru dienu izsildām daudz un dažādus interesantus konkursus, kuros varēsiet laimēt mūsu dāvanu karti 100 eiro vērtībā no pirmās vīriešu veļas veikala Latvijā. Proti Gīns Buda Rīga, aplausus! Atrošanās vieta Tirdzniecības centrs Galerija Rīga, Dzirnavu ielā 67. Tā ir Eiropā radīts kvalitatīvi ideāli pieguļoša veļa. Proti balvas būs daudz, un tātad Facebookā sekojam uz Facebookā, un jā, lūdzu. Un skatītāji, kā saka, simpātija šodien ir Airita Gerhārdē, lūdzu! Airita, balvu es tev tagad nepasniegšu, tu viņu saņems kafejnīcā. Tu jau zini, kas iespējams tas būs. Paklau, pasak man vienu noslēpumu. Tev bija daudz līdzjutēji līdzi, vai viņi bija ļoti aktīvi? 3 līdzjutēji. Un 3 līdzjutēji, bet citiem arī patīk, vai ne? Redzi, Airita. Tātad arī žūrijas lēmums laikam bija pareizs. Lūdzu. Un ko? Es domāju, ka ir pienācis laiks, Frīda, mūsu beigu dziesmai. Jā. Ko tu saki? Sākām ar dziesmu, beidzam ar dziesmu. Mēs varam, jā, kā saka, žūrija var droši nolikt dziedus, celties kājās un nāk palīdzēt mums dziedāt, galā. Uz lielo noslēguma dziesmu. Lūdzu, mūzika mūsu studijā. Laižam gaisā. Un kamēr ir pirmie tuvāk vasarai. Mūzikai, es atgādināšu to, ka nākam piekdien šeit pat tiekamies Rīga TV 24 studijā. Čau. Uz Karokas TV čempionātu. Runāju, eju es, man pretī nāk divas meitenes. Viņas teic, šodien laiciņš ir jauks. Jauks laiciņš ir jauks. Viņas abas iet, kur saulē mirdzjūda fons. Pēc kļūstu viņu kompanjons. Meitenes, par viņiem dziedāt man liek. Viss kopā! Dziedam mēs surfing, surfing, windsurfing, surfing, surfing, windsurfing. Oh, 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 yeah. Jādzied man, jādzied jūrai līdz man, jādzied vējam līdz man, ir jādzied man. Viņas stāvas šodien mīlu es, bet jautām ir meitenes. Baltas mūras, vēl par tālā man liek, doma man liek. Jūras steži mani atkal sauc, un meitenes, un arī laiks būs jauks. Saukšu tās, arī nevienam labi. Un dziedam surfing, surfing, windsurfing, surfing, surfing, windsurfing. Oh, oh, oh. Ir jādzied man, jādzied vējam līdz man, jādzied jūrai līdz man,
Surfing, surfing, windsurfing, surfing, surfing, windsurfing. Jāzid man, 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 jāzid vējam līdz man, 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 jāzid jūrai līdz man, 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 jāzid vējam līdz man, 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 jāzid jūrai līdz man, 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 jāzid jūrai līdz man, 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 jāzid man. Paldies, paldies, paldies! Jūs esat labākie un jūs esat vienkārši labi. Bet ballīte turpināsies. Un ko? Un tie, kas vēl nav paspējuši pieteikties, var droši doties uz Rīga TV 24 mājaslapu, aizpildīt anketu, pieteikties un tad jau ticamāk tikties šeit.